Tev ir lielāki. Man ir lielāki un garāki. Man ir garāki. Nu, ko riepas samontējām šitie karstajā dienā. Un paldies, protams, maniem mīļajiem Rīgas riepu centram. Super. Čaļi vienmēr visu ātri izdara. Nu, ko, ja ir pilna mašīna ar riepām, ko tas nozīmē? Tas nozīmē atkal drifts, jā. Un šoreiz pa seniem laikiem mēs braucam atpakaļ uz Lietuvu. Ļoti sen tur nav būtis, man liekas, kopš 2015. gada, man liekas, tad es tur diezgan regulāri braukāju uz to Lietuvas sacensībām. Tā tur baigi forši arī tādā ziņā kaut kas jauns. Mēs tagad braucam, tur ir parastas sacensības, kur būs visi čaļi arī tā kā, un atsevišķi, kas ir tā kā jaunums, būs meiteņu gonka arī. Kā mums bija pagājuši gadu arī Daugavpilī, tā kā šogad mums ir arī gan Lietuvā, gan arī pie mums būs arī drīz atkal. Forši kā atsevišķi arī meičukiem ir. Baigi forši tas ir ņot, un tā kā šodien mēs braucam uz Lietuvu atkal, un rīt būs sacensības. Aiziet! Nu, kā jau riktīgām blondīnēm, protams, ka vajag piedzīvojums. Izdomājām braukt ar Google Maps, un tad viņš izdomāja, ka jābrauc ir pa Grunteni. Nomazgāja mašīnu it kā, ja? Braucam caur Bausku tagad. Nu, ko esam beidzot Marijampolē. Tā gāža lietus briesmīgi. Bet beidzot esam klāt. Pārgurums jau ganīs cik 330 km nostūrēti. O, šausmas. Можно манжей, можно ручником. Nu, ko labrīt visiem! Beidzot sākās treniņi. Tā kā esam klāt trasē, mauksim tūlīt. Rekur ar tam Marčiku kopā. Nu, tā kā turat par mums īkšķus šodien, lai mums izdodās. Ja? Vai? Nu, ko treniņos ir tik grūti saprast, jo mums visu laiku ir tas labs, visu laiku tu nolaic spiedienu, tad atkal liekam klāt vajag, tas labs. Vot tā mums ir. Un tagad pēkšņi saulīt sāk spīdēt, un mēs esam notrenējušies pa slapju, riktīgi gāza lietas, un mēs visu laiku trenējamies pa slapju, un tagad ir saulīt un saus, un džekiem, karoči, pastījos treniņu, un vienkārši visi brauc pēc 4. saucēt zonu, vienkārši visi betonā liek. Ak, Dievs! Tagad ir vienkārši, cik viņi zina, kas tajā trasē notiek. Bišķīt polocīja pašvāriņa. Це Сабіна Андрюксона.
šaunus pastebėjimas, jog pagal Latvijos reglamentą Street lygos varžybose dalyvaujančios merginos negali turėti išsukimo komplekto. Permainingos bičiuliai, čia sukibimo sąlygos, šiek tiek turėjome ir kritulių, bet žiūrėkime, kaipgi čia susitvarkys su šia situacija šios dvi damos. Kol kas Chase Runas ne tiek vykęs, kiek lydas, bet kokiu atveju reikia įgyveninti visus normatyvus, o švar ir stebim. Kol kas šiek tiek sudėtingiau sekasi Latvijos sportininkai. O kol kas lietuvaitė taip, labai stengiasi pakartoti tas tam tikrą prasme keistas priekį važiuojančios savo oponentės trajektorijas. Nu, kā gāja? Gāja, negāja. Teikšu godīgi, jā. Nu, ar visu, karoči, izgāzos kā vecēt, ar visiem tiem lietiem, saulēm un visu iespējamo. Un vēl pilnai laimei, kas notiek. Kā jums šķiet? Mana piekaba brauc pa priekšu, un es braucu drifteniekā. Un kā jums liekas? Karoči, uzkrāvāmies, izbraucām ārā un ieraudzījām, ka sāka, karoči, dūms nāk no riepas piekabei. Un piekabītai būkse ir izbeigusies, un man būs jābrauc 350 kilometri atpakaļ ar driftenieku. Tik jauki. Reku, tepat var redzēt. Aizies veikalā. Jo, tik stilīgi. Wow. Tālos gabalos pakaus nodara. Tā kā ne tikai gonkā. Es mēģinātu atrast, kur kur ir vāka. Divreiz gribēju piebraukt vienā te pašā vietā. Apgriežoties otrādāk. Laimsāks. Kā nesamasvājot, aiziet uz to Lietuvā. Un kā jums liekas, kur var paveikties stāvēs? Un tur dziļumā ir mūsu piekabes ritenis grāvī. Vienkārši fantastiski. Rekur ceļa mala. Un rekur ir, karoči, grāvis, te ir koki, un te ir pats, kur palika tas ritenis. Bļāviens. Karoči, kaut kāda pudela, ok. Rekur viņš ir, rekur, karoči, spīd. Rekur. Viņš ir atsities, tad sanāk, rekur ir jālien gar kokiem pašā lejā, un teorētiski viņu var izvilkt. Teorētiski. Jā. Fantastiski. Nu, ko mans lielais piedzīvojums iet uz beigām. Lielais tripiņš uz Lietuvu un atpakaļ.
Vienu, ko es varu pateikt, ka paldies Dievam, kad visi sveiki, dzīvi, veseli un visi kārtībā, un paldies vēl cilvēkiem, kas pie mani palīdzēja. Šo piedzīvojumu es nekad neaizmirsīšu. Tāds spēcīgs piedzīvojums un tripiņš uz Lietuvas sacensībām.